Man bieži jautā, kur mēs izmantosim zinātnisko kalkulātoru. Kā kur? Banku rēķinos, procentu rēķinos, laika aprēķinos, tas ir eksponentu procesu rēķinos, pieņemsim, piemēram. Tad pamēģināsim, kā tas izskatās. Ja mums bankai noguldīts 600 eiro ar salikto procentu likmi, 4% gadā aprēķina, cik liela būs noguldījuma summa pēc 10 gadiem. Es te esmu izkopējis no formulu lapas salikto procentu formulu. Kur viņi atrodas formulu lapā? Šeit, labajā augšējā stūrī algebras lapā. Skatāmies. A uzkrātā vērtība, cik liels būs noguldījums. Tas mums būs jāaprēķina. Tad tas, kas mums būs jāaprēķina, būs īstenībā A lielais. Sākuma kapitāls mums ir dots 600 eiro. Salikto procentu likme ir R burtiņš. R ir 4% un teikts gadā. Un noguldījuma summa būs pēc 10 gadiem, cik liela. Es saīsināšu. Nu, ko liekam iekšā visu formulā? A ir 600 reiz 1 plus 4 dalīts ar 100. R vietā ieliku 4 un N vietā lieku 10. Kā mēs parasti to rēķinam? Nu, pirmais solītis mēs izrēķinām, cik tur iekavās īstenībā sanāk. 1 plus 4 dalīts ar 100 ir 1,04 jāceļ 10. pakāpē. Nu, tālāk jau ņemsim kalkulātoru. Kā mēs celsim 1,04 10. pakāpē? Skatāmies uz kalkulātoru. Pakāpes rādīta, pakāpē celt mums ir x pakāpē y. Tad mēs izmantosim podziņu. X pakāpē y. Uz Windows kalkulātora man ir šāda funkcija, un es ceru, ka arī uz jūsējiem ir. Tātad 1,04 x y poga un 10. pakāpe ir 1,48 un tā tālāk. Rēķināsim tā kā skolēni rēķina, tā kā studenti rēķina 1,48. Tad apmēram būs 600 reiz 1,48. Un apmēram tas ir tātad 1,48 bija skaitlīts jāreizina ar 600. Kāds cipars pa daudz? 3 astotnieki. Skaisti pierakstam 3 astotnieki. Un tagad es teikšu tā, šitā nedariet. Šitā nedariet. Kāpēc? Pareiķināsim ar kalkulātoru vienā piegājienā, lai tās tur, kas aiz komata daudzās zīmes, mums nepazustu. Tātad 600 reiz 1,04 10. pakāpē būs aptuveni vienāds, un tad skatīsimies. Nu, mums ir reizinājums, tad mēs varam vispirms celt 1,04 10. pakāpē. Tas ir. Un tālāk reizināsim ar 600 ir. Un izrādās nav 888, bet 888,15 eiro. Lūk, tas ir labais stils, kā rēķināt. Šitā ne. Tā nedaram. Tas nav pareizi. Mums būs neprecīzs rezultāts. Tā, mēs esam aprēķinājuši, cik liela būs noguldījuma summa. Noguldījuma summa pēc 10 gadiem būs 888,15 eiro. Skaisti. Tagad parēķināsim laiku. Noguldam bankā tos pašus 600 eiro ar salikto procentu likmi 4% gadā, pēc cik pilniem gadiem naudas summa trīskāršosies. Tas ir uzkrātais kapitāls. Uzkrātais kapitāls mums būs 3 reizes lielāks. 1800
eiro. Vajag pārbaudīt ar kalkulātoru. Pie mazākām šaubām pārbaudīt. Man liekas, ka es pareizi rēķinu šī brīdī. Dotie tie paši. Sākuma kapitāls ir 600 eiro. Procentu likme. Salikt to procentu likmi, ja kāds šaubās, kura formula ir jāmeklē formulu lapā. Un tas, kas ir jāaprēķina, ir pēc cik gadiem. Tātad formulā mēs liekam, kāda bija formula. A vietā mēs liksim 3 reizes 600. Es pat drusciņu paslinkošu. Tas, kas mums ir zināms, ka mēs noguldam 600 eiro, nu mēs jau zinām, ka iekaviņās būs 1,04 kaut kādā nezināmā n pakāpē. Un tam visam ir jāsanāk 3 reizes 600. Kāpēc nerakst 1800? Lai vieglāk būtu abas puses šī solīti izdalīt ar 600. Izdalot ar 600 noīsinās un paliek 1,04 n tajā pakāpē un labajā pusē trīnieks. Un tagad mēs izmantosim logaritmu definīciju. Šis te skaitlis n pēc logaritmu definīcijas ir tā. Logaritms pie bāzes 1,04 no 3. Nevis 0,3, bet 0,4 no 3. Tas ir logaritms saka, ka logaritms saka, kādā pakāpē mums ir jāceļ 1,04, lai dabūtu 3. Un tagad ir neliela problēma. Uz kalkulātoru, ja mēs paskatāmies uz parastiem kalkulatoriem, tad šis te logaritms īstenībā šo te podziņa log ir pie bāzes 10. Visi smukie glaunie ārzemju kalkulātori, šis te log poga nozīmē pie bāzes 10. Pierakstīsim, kas tas ir. Varbūt neveiksmīgi uzzīmēju būrīti, pogu. Poga log ir logaritms pie bāzes 10. Ja pie mums ir pieņemts tos apzīmēt ar LG no kaut kāda skaitlīša. Tad mums nav poga LG, bet log. Un otra ir LN, naturālais logaritms. Ko darīt? Naturālais logaritms ir tāda pati laba lieta. LN, tas ir logaritms pie bāzes no kaut kāda skaitļa. Un viņu apzīmē pie mums rēķinot LN no A. Bet ārzemniekiem uz kalkulātoru būs rakstīts log, kaut arī tas ir decimāla logaritms. Bet tas vēl nav viss. Vēl viens lielais noslēpums. Tad mēs nevaram logaritmu pie bāzes 1,04 pie 3 izrēķināt, tāpēc, ka mums nav tāda logaritma. Bet mums ir cita viltība. Mums ir logaritmu bāzes pārejas formula. Un to arī izmantosim pie logaritmu īpašībām pēdējā logaritmu bāzes pārejas formula. Un kā mēs ar viņu krāpsimies, to tās parādīšu. Tā, vēlreiz uz formulas metam aci. Pie bāzes A no B ir vienāds ar logaritmu, un mēs varam izvēlēties kādu citu bāzi. Piemēram, C. Un logaritms pie bāzes C no B dalīs logaritms pie bāzes C no A, bet šo te bāzīti mēs jau varam izvēlēties tādu, kā mums pogās ir iebūvēta. Vai ne desmitnieku, un spiedīsim pogu log, vai skaitli E spiedīsim ln, vienalga. Tāpēc es rakstīšu tālāk, ka logaritms mums ir vienāds ln no 3, naturāla logaritms, vai naturāla logaritms 1,04.
Un to visu jau mēs īstenībā būtu jāzina galvā sen, bet mēs vēlreiz atkārtosim. Un tagad es rakstīšu LG no 3. Tas pats sanāks. LG no 1,04. Un apmēram tas būs vienāds. Un tagad es to visu izpildīšu vienā darbībā. Ņemšu kalkulātoru, tajā pašā rindiņā mēģināšu vēl iespiest šeit. Vienā darbībā, tā kā tikko mēs mācījāmies. Tātad 3. Nu, ko lietosim? LG spiežot pogu log vai LN? Labi, spiedīsim log. Ir. Decimāla logaritms pie bāzes 3. Tagad dalīsim ar 1,04 log. Tas ir saucējs skaitlis. Es spiedīšu vienāds. Tā apmēram 28 gadi sanāca. Tas bija ar decimālu logaritmu. Pārbaudīsim vēlreiz. Šoreiz spiedīsim pogu LN no 3. 3 LN dalīts 1,04 LN vienāds. Jā, 28,1 gads. Labi, ko mēs ar to varam darīt tālāk? Mums ir jāveic pārbaude. Vai mēs esam pareizi izrēķinājuši? Un pārbaude mums būs tāda. Paņemsim citu krāsu. Pārbaudīsim. Sešsimti reiz 1,04 28. pakāpē. Cik tas būs vienāds? Ņemam kalkulātoru. 1,04 pakāpē XY 28. ir reiz 600 ir 179,2 ne, 1799,22. Mums viņš neder, jo mums vajadzēja, lai sanāk 1800 eiro. Pēc 28 gadiem mums nesanāks 1800 eiro. Nu, tad būsim gudri. Pieliksim 1 gadu klāt. Pēc loģikas taču sanāk, ka tad pēc 29 gadiem nu noteikti būs 1800 eiro. Rēķināsim aptuveni. Dzēšam 1,04 XY pakāpē 29. ir reiz 600. 1871,19. 1871,19 eiro. Tātad nevis 28 gadi, bet pēc plus 1 gada, pēc 29 gadiem, mums būs trīskāršojusies noguldījuma summa. Un tad ir jāraksta atbildi šādos uzdevumos. Naudas summa būs trīskāršojusies pēc, rakstiet pilnā tekstā, 29 gadiem. Un tātad mēs lietojām gan celšanu jebkurā pakāpē un logaritmēšanu pēc formuliņām. Paldies par uzmanību!